Indonēzija, valsts ar dabas bagātībām un kultūras daudzveidību. Indonēzija ir lielākā arhipelāga valsts pasaulē, kas atrodas Dienvidaustrumāzijas reģionā, kas stiepjas starp Indijas okeānu un Kluso okeānu. Valsts ir pazīstama ne tikai ar savu neparasto dabas skaistumu, bet arī ar savu kultūras daudzveidību, dabas resursu bagātību un potenciālu attīstīties par globālu ekonomisko spēku. Tālāk sniegts detalizēts skaidrojums par Indonēzijas apgabalu, salu skaitu, kultūras daudzveidību un dabas bagātībām, kas padara to par vienu no unikālākajām valstīm pasaulē. Indonēzijas teritorijas apgabals. Indonēzijas zemes platība ir aptuveni 1,9 miljoni kvadrātkilometru, tādējādi tā ir 14. lielākā valsts pasaulē pēc zemes platības. Tomēr jūras zona ir daudz plašāka, sasniedzot aptuveni 6,4 miljonus kvadrātkilometru, ieskaitot ekskluzīvo ekonomisko zonu, EEZ. Tādējādi Indonēzijas kopējā teritorija, kas sastāv no sauszemes un jūras, sasniedz vairāk nekā 8 miljonus kvadrātkilometru. Tas padara Indonēziju par vienu no lielākajām jūras valstīm pasaulē. Indonēzijai ir vairāk nekā 108 000 kilometru gara piekrastes līnija, padarot to par valsti ar otro garāko piekrasti aiz Kanādas. Tās stratēģiskais ģeogrāfiskais stāvoklis starptautiskajos tirdzniecības ceļos ir padarījis Indonēziju par nozīmīgu jūras centru kopš seniem laikiem. Salu skaits saskaņā ar oficiālajiem datiem Indonēzijā ir vairāk nekā 17 000 salu, kas atrodas no Sabangas rietumos līdz Merauke austrumos. No šī skaita aptuveni 6000 salu apdzīvo iedzīvotāji. Dažas no Indonēzijas lielajām salām ir Sumatra, Java, Kalimantāna, Sulavesi un Papua, kuras kopā dēvē par galvenajām salām. Bez tam Indonēzijā ir tūkstošiem mazu salu, kurās ir bioloģiskā daudzveidība un kultūra. Indonēzijas salām bieži ir neparasts dabas skaistums, tostarp balto smilšu pludmales, aktīvi vulkāni, tropu meži un bagātīgas jūras ekosistēmas. Tādas salas kā Bali, Lomboka un Radža Ampat ir kļuvušas par pasaulslaveniem turisma galamērķiem. Kultūras daudzveidība. Indonēzija ir valsts, kas pazīstama ar savu moto Bhinneka Tunggal Ika, kas nozīmē daudzveidīgs, bet tomēr viens. Kultūras daudzveidība Indonēzijā ir ļoti pārsteidzoša, tostarp etniskā piederība, valoda, tradīcijas un paražas. Cilts Indonēzijā ir vairāk nekā 1300 etnisko grupu, padarot to par vienu no valstīm ar vislielāko etnisko daudzveidību pasaulē. Dažas no lielākajām ciltīm ir Javas. Aptuveni 40% no Indonēzijas kopējā iedzīvotāju skaita, lielākā daļa dzīvo Javas salā. Sundanese galvenokārt atrodas Rietumjavā.
Bataku cilts dominē Ziemeļsumatras reģionā. Minangkabau cilts izplatīta Rietumsumatrā. Bugis un Makassar ciltis atrodas Dienvidu Sulavesi. Papua ciltis. Papua reģionā izplatās dažādas pamatiedzīvotāju ciltis. Katrai ciltī ir sava unikālā valoda, dejas, mūzika, tradicionālais apģērbs un ceremonijas. Piemēram, samandance no Atšehas, Shado Pupetri no Java un Gaben tradition no Bali ir Indonēzijas kultūras skaistuma piemēri. Valoda Indonēzijā ir vairāk nekā 700 reģionālo valodu, kurās runā dažādas ciltis visā arhipelāgā. Šīs valodas atspoguļo vietējo kultūras un vēsturisko daudzveidību. Indonēziešu valoda ir oficiālā valoda, un tā ir nācijas apvienošanas līdzeklis. Tomēr reģionālās valodas, piemēram, javiešu, sundāņu, Minangkabau, Bugis un Acehnese. Vietējie iedzīvotāji joprojām plaši izmanto ikdienas dzīvē. Indonēzijas dabas bagātība. Indonēzija ir svētīta ar bagātīgiem dabas resursiem gan uz sauszemes, gan jūrā. Tālāk ir norādītas dažas no galvenajām Indonēzijas dabas bagātību nozarēm. Pirmais. Tropu mežs. Indonēzijā ir viens no lielākajiem tropu mežiem pasaulē, kura platība ir aptuveni 94 miljoni hektāru. Šajos mežos dzīvo ārkārtēja bioloģiskā daudzveidība, tostarp retas sugas, piemēram, orangutāni, Sumatras tīģeri un viena raga degunrāģi. Bez tam Indonēzijas mežiem ir svarīga loma kā pasaules plaušām, jo tie spēj absorbēt oglekļa dioksīdu. Tomēr tādas problēmas kā mežu izciršana, nelikumīga mežstrāde un zemes pārveidošana nopietni apdraud Indonēzijas mežu ilgtspējību. Tāpēc, lai aizsargātu šos dabas resursus, ir vajadzīgi intensīvāki saglabāšanas pasākumi. Otrais. Kalnrūpniecība. Indonēzija ir viens no galvenajiem ieguves materiālu ražotājiem pasaulē. Dažas no Indonēzijas ieguves bagātībām ietver ogles. Indonēzija ir viena no lielākajām ogļu eksportētājām pasaulē. Niķelis. Indonēzijā ir pasaulē lielākās niķeļa rezerves, kas ir būtiskas elektrisko transporta līdzekļu akumulatoru nozarei. Zelts. Zelta raktuves Grasbergā, Papua, ir viena no lielākajām zelta raktuvēm pasaulē. Alva un varš. Indonēzija ir pazīstama arī kā galvenā šo divu preču ražotāja. Trešais. Jūras bagātība. Indonēzijas jūras zonām ir milzīgs ekonomiskais potenciāls. Indonēzijā ir ārkārtēja jūras bioloģiskā daudzveidība, tostarp koraļu rifi, zivis un cita jūras biota. Dažas no galvenajām Indonēzijas jūras bagātības nozarēm ir zivsaimniecība. Indonēzija ir viens no lielākajiem zivju ražotājiem pasaulē. Jūras ekotūrisms, tādi galamērķi kā Raja Ampat, Vokatobi un Bunaken ir magnēti starptautiskiem turistiem. Okeāna enerģijas potenciāls, piemēram,
viļņu enerģija un okeāna straumes, kas vēl nav optimāli izmantotas. 4. Dabasgāze Indonēzijā ir bagātīgi dabasgāzes krājumi ar lieliem laukiem, piemēram, Mahakam bloku Austrumkalimantānā un Tangu bloku Rietumpapua. Šī dabasgāze ir ne tikai iekšzemes enerģijas avots, bet arī tiek eksportēta uz dažādām valstīm. Sašķidrinātā dabasgāze, SDG, no Indonēzijas jau sen ir bijusi svarīga prece pasaules tirgū. Valdība turpina veicināt investīcijas šajā nozarē, lai palielinātu produktivitāti un radītu darba vietas. Dzīves līmeņa uzlabošanas iespējas, lai gan tai ir bagātīgas dabas bagātības, Indonēzija joprojām saskaras ar problēmām. Lai uzlabotu savu iedzīvotāju dzīves līmeni, šeit ir daži svarīgi aspekti, kuriem jāpievērš uzmanība. 1. Vajadzība pēc pieredzējuša personāla tādās nozarēs kā ieguves rūpniecība, tehnoloģijas. Atjaunojamā enerģija un ražošana prasa kvalificētu un pieredzējušu darba spēku. Profesionālā izglītība un apmācība ir atslēga, lai radītu cilvēku resursus, kas ir gatavi konkurēt globalizācijas laikmetā. 2. Investīcijas Indonēzijai ir liels potenciāls piesaistīt ārvalstu investorus, īpaši infrastruktūras, enerģētikas un tehnoloģiju sektors. Valdība ir sākusi dažādas politikas, lai vienkāršotu investīciju procesu, piemēram, speciālo ekonomisko zonu, KEK, veidošanu un birokrātisko reformu. 3. Infrastruktūras attīstība infrastruktūras, piemēram, maksas ceļu, ostu, lidostu un digitālo sakaru tīklu attīstība ir ļoti svarīga, lai palielinātu savienojamību starp reģioniem. Tas ne tikai atvieglo preču izplatīšanu, bet arī paver jaunas ekonomiskās iespējas attālos reģionos. 4. Saglabāšana un ilgtspējīgs turisms Indonēzijai ir lieliska iespēja attīstīt ilgtspējīgu turisma nozari, saglabājot dabu un kultūru. Šāda pieeja ne tikai palielina valsts ieņēmumus, bet arī aizsargā dabas un kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm. Secinājums: Indonēzija ir valsts, kurai ir liels potenciāls dažādās nozarēs. Sākot no dabas bagātībām līdz kultūras daudzveidībai. Pārdomāti izmantojot dabas resursus, uzlabojot cilvēku resursu kvalitāti un piesaistot pareizos ieguldījumus. Indonēzijai ir iespēja kļūt par vienu no pasaules ekonomikas lielvarām. Tomēr tādas problēmas kā vides degradācija, sociālā nevienlīdzība un nepieciešamība pēc labākas infrastruktūras ir jārisina. Izmantojot integrētu stratēģiju, ja Indonēzija tiek pārvaldīta labi, tā var kļūt par piemēru valstī, kas ir veiksmīgi apvienojusi ekonomisko progresu ar vides un kultūras saglabāšanu.